Dievs tevi nesoda, tu tiec testēta, lai nodotu šo ziņu tev un lai sajustu, kam tu ej cauri, Dievs mani ved tam cauri, lai palīdzētu saprast. Tu Dievam jautā, kāpēc tas notiek, kas notiek? Dievs, vai es izdarīju kaut ko nepareizi, vai izdarīju nepareizu soli, vai izdarīju nepareizu izvēli, vai tu darīsi to, ko tu teici, ka darīsi? Un atbildi no Dieva ir jā, viņš darīs. Tu neizdarīji neko nepareizi, tu darīji to, ko Dievs tev lika darīt. Un Dievs ir devis apsolījumu par atjaunošanu, atkopšanos, solījis pārpilnību, un viss gājis lieliski, un tad pēkšņi bums, kaut kas notika. Notika negaidīts pagrieziens, un tu brīnies, kas tas ir? Ko Dievs tu dari, vai es kaut ko izdarīju? Bet tas ir tests. Tie, kuri stāv par laulības atjaunošanu, vai stāv par to, lai apprecētos, Dievs atklāja, ka tu un tavs vīrs ejat cauri līdzīgai sezonai, bet tas vienkārši izskatās savādāk. Viens iet cauri pazemojumam, otrs iet cauri testa sezonai, bet jūtas un izskatās tas pats. Tu varbūt domā, ka Dievs tevi pazemo vai esi soda sezonā, bet nē, tu tiec testēta. Kad ejam cauri testa sezonai, tas šķiet kā sods, kā pazemojuma sezona, bet Dievs saka, ka tu neesi izdarījis neko nepareizi. Šis viss ir daļa no plāna, saka Dievs. Testēšanai ir jānotiek pirms tava paaugstinājuma. Tu tiki paaugstināta, un tad Dievs ļāva kaut kam notikt tavā paaugstināšanas vidū, kas izraisīja garīgu pazemināšanu. Apstākļu gadījums, un Dievs to pieļāva, jo vēlējās testēt tavu sirdi. Lai redzētu, vai tu vēl tici, vai vēl Dievam kalposi, kā tu tiksi galā ar šiem apstākļiem un situācijām. Pats svarīgākais, vai tu vēl joprojām tici. Tas nav sods, nav pazemošanas sezona, bet tev tā ir testa sezona. Ja tas runā uz tevi, tu vari mainīt lomas. Tas ir kā svētais gars uz tevi runā. Tests nav ilgstošs. Tas ir arī īs process. Daļa no šī procesa, un tas tests nāk tieši pirms paaugstināšanas. Otrā laiku 32, 24 līdz 31. Un šinī laikā Hiskija saslim uz miršanu, un viņš lūdza to kungu, un tas kungs viņu uzklausīja un sūtīja viņam brīnumainu parādību. Bet Hiskija nemācēja pateikties par to, kas viņam bija labi darīts, jo viņa sirdsprāts kļuva augstprātīgs. Tādēļ arī nāca bargas dusmas gan pār viņu, gan pār Jūdas un Jeruzalemes iedzīvotājiem. Bet vēl Hiskija pazemojās savā garā, un viņš un visi Jeruzalemes iedzīvotāji, un tāpēc pār viņiem nenāca tā kunga bardzība, kamēr Hiskija dzīvoja. Un Hiskijam bija ļoti daudz bagātības un varas, un viņš sev cēla glabātuves sudrabam, zeltam un dārgakmeņiem, dārgām kvēpināmām zālēm, un tāpat lieliem vairogiem, un it visiem vērtīgiem priekšmetiem. Arī noliktavas lauku augļiem, labībai, vīnam un arī eļļai, tāpat kūtis visādiem lopiem un laidarus ganāmiem pulkiem. Viņš sev uzcēla arī pilsētas un sīklopu un lielopu ganāmpulku viņam bija milzums, jo Dievs viņam bija piešķīris sevišķi lielu bagātību. Un šis pats Hiskija aizbēra Gihonas un augšējo ūdens izteku un to iztaisnoja, novadot lejā pret rietumiem uz Dāvida pilsētu, un Hiskijam veicās visos viņa darbos. Pie Bābeles valdnieku sūtņiem, kas bija atsūtīti pie viņa, lai izjautātu par to brīnumaino parādību, kas tad zemē bija notikusi, Dievs viņu atstāja vienu, lai viņu pārbaudītu, un tādējādi izzinātu, kas viņa sirdsprātā. Kāds kļuva lepns un neatbildēja piedienīgi labvēlībai no Dieva, par to, ko Dievs ir izdarījis labu priekš viņa. Tas liks tavam vīram nožēlot un būt pazemotam. Tie, kas ir pazemošanas daļā, tavs vīrs, tas izskatās ļoti biedējoši, tev un viņam. Bet Dievs saka, ka tas tevi neiznīcinās. Un neiznīcinās viņu. Tās nebūs beigas. Tā ir neliela satricināšana. Tev varbūt neizskatās maza satricināšana. Tev tas varbūt izskatās kā milzīgs milzis.
Milzis var būt cilvēks, apstākļi, situācija, vieta vai lieta, kas izskatās kā bloks, barjera, šķērslis, cietoksnis. Lai arī par ko tici Dievam, tā var būt laulība, kādi apstākļi. Šī pazemojuma sezona, ko Dievs pieļāva viņam, lai viņu pazemotu, izskatās, ka tas ir lielāks kā tu. Izskatās, ka tās ir beigas. Dievs saka, ka tās nav beigas. Tas nav fināls. Tas notiek, lai iemācītu mācību, lai parādītu Dieva labvēlību un slavu, godu no Dieva. Tas notiek, lai vīru vestu pie nožēlas un lai testētu tavu sirdi. Vai ļausi tam tevi izkustināt no pozīcijas? Neej ārā no pozīcijas. Dievs teica to, ko viņš teica. Tas ir tikai tests. Tev labi klājās, un tad pēkšņi kaut kas notika. Hiskija tika pazemots, un tad viņš nožēloja, un tad Dievs viņam deva atpakaļ bagātību. Dievs pārbaudīja Hiskija sirdi, kas tajā patiesībā ir. Viņš tika pazemots un tad testēts. Tava vīra pazemošana tev jūtās, kā tu arī tiec pazemota. Dievs saka, ka ir ar tevi. Neesmu tevi pametis un neesmu tevi atstājis. Dievs arī pieļāva, ka Ieps tika testēts, un pēc testa viņš saņēma dubultā par savām nepatikšanām. Dubultu godu, pārpilnībā svētīts pēc testa sezonas. Tā tas būs arī tev. Hiskija tika pazemots, tad bija veiksmīgs, bagāts, un tad Dievs testēja viņu. Neuztraucies, jo tu pārvarēsi to, tu noliksi testu. Tagad tu zini, kas notiek. Stāvi vētrā, un ja tev vajag kaut ko nožēlot, tad nožēlo. Nožēlošana ik pa laikam vajadzīga, varbūt ir kādas lietas, ko nezinām. Nožēla nesāpēs. Ja nesaproti, vai tiec testēta vai pazemota, lūdz, lai Dievs tev atklāj. Nožēlo, lūdz piedošanu Dievam, un ja tu kaut ko nezini, lai Dievs atklāj, un lai vairs tā nedarītu. Šis viss notiek pirms Dievs jūs abus ieved jaunajā derībā. Tas ir ļoti svarīgi. Pēc tam būs godība, pēc tam būs uzvara, pēc tam Dievs pagriezīs visu otrādi. Viņš tevi izvedīs ārā. Šis ir tavs apstiprinājums. Tu un tavs vīrs, bērni. Dievs apsolīja uzvaru tev šajā situācijā, šajā testā. Būs godība pēc tam. Tu iespējams dodies no elles uz pili. Gars veda Jēzu tuksnesī, lai tiktu testēts, pirms viņš pāriet kalpošanā. Tu tiki testēta pārējā. Pirms Jēzus sāka kalpošanu, tika vispirms kristīts, un tad vadīts tuksnesī, lai tiktu testēts, un tad sāka savu kalpošanu. Jēzus tika testēts pārējā. Tu gāji cauri kristībām, vai tās bija garīgas vai fiziskas, vai abas, process paaugstināšanai. Tāpat tavs vīrs, viņš ir līdzīgā procesā. Tas izskatās savādāk priekš jums abiem, jo jums katram ir savādāks ceļš ar Dievu, bet viss nāks kopā Jēzus Kristus vārdā. Kristībai ir jānotiek garīgai, emocionālai, mentālai, fiziskai. Mateja 4, 1-11. Tad gars Jēzu aizveda tuksnesī, kad tas taptu velna kārdināts, un kad viņš 40 dienas un 40 naktis bija gavējis, tad tam gribējās ēst. Un kārdinātājs piestājās pie viņa un sacīja: ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi. Bet viņš atbildēja un sacīja: stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tad vēl viņu noveda līdzi sev uz svēto pilsētu, uzcēla viņu pašā Dieva nama jumta galā un saka: ja esi Dieva dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts, viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs, un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzi. Tad Jēzus tam sacīja: atkal stāv rakstīts, Dievu savu kungu tev nebūs kārdināt. Atkal velns to ved sev līdzi uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valstis un viņu godību, un viņam saka: to visu es tev gribu dot, ja tu zemē mezdamies mani pielūgsi. Tad Jēzus viņam saka: atkāpies, Sātan, jo stāv rakstīts, tev būs Dievu savu kungu pielūgt, viņam vien kalpot. Tad velns viņu atstāja, un redzi, eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja.
Nezaudē drosmi, tavs glābējs Jēzus arī tika vadīts no gara tuksnesī un testēts pārējā. Tas viss ir daļa no procesa. Tu netiec sodīta, tavs vīrs iet līdzīgam procesam cauri. Uzticies Dievam. Dievs deva man ciparu 1043, tas nozīmē erceņģelis Gabriels. Tas ir bībelisks cipars. Gabriels ir debesu ziņnesis, kurš stāv Dieva klātbūtnē, un viņa uzdevums ir atklāt galvenos posmus, īpaši tiem, kuri iesaistīti Mesijas un kas ir derībā ar Dievu. Tu esi galvenajā stadijā savā procesā. Dievs sūta eņģeļu palīdzību tev tieši tagad. Lai saprastu, kas īsti notiek, Dievs apstiprina vārdu, ko tev ir runājis. Tas, ko Dievs ir teicis, tas joprojām ir spēkā. Dieva vārds ir nekad nepieviļ, nespēj kļūdīties vai būt nepareizs. Dieva vārds nekad neizgāzīsies, nekad nekļūdās. Dievišķs klusums nekad nav bezdarbība, tāpēc, ka nedzirdi Dievu ilgu laiku, tas arī var būt tests, vai turēsies pie tā, ko viņš teica tev pēdējo reizi. Dievs klusumā strādā, kustās tavā vārdā. Neļauj klusumam no Dieva tevi samulsināt. Dieva vārds nekad neizgāžas, nepieļauj kļūdas. Dievam rūp uzticīga atbilde. Caharija neticēja Gabrielam, ka viņa sieva, kura jau veca, ka viņa kļūs grūta. Viņš tika darīts mēms, nevarēja runāt, līdz piedzima Jānis. Kādi netic tev, ir apklusināti, bet tas nenozīmē, ka tas, ko Dievs teica, nepiepildīsies. Dievs viņus apklusināja, jo neticēja, bet Jānis jau bija ceļā. Tu stāvi savā pozīcijā un saki, lai notiek pēc Dieva gribas. Cilvēku limitācija neaptur Dievu. Dievu neviens neapturēs, nekas viņu nevar apturēt un viņa vārdu. Mēs varam izraisīt stagnāciju, jo nepaklausam. Izraisam atlikšanu, jo nepaklausam, bet atlikšana nenozīmē atcelšana. Ir nolikts laiks, tev jāiet cauri testam vai pazemošanai, jo tas ir svarīga procesa daļa. Jēzus ir neuzvarams. Pārstāj domāt, ka tavi apstākļi ir lielāki par Dievu. Es zinu, ka milži iebiedē, ir bailīgi. Tu nezini, kas notiek, bet nekas nevar uzvarēt Jēzu. Dziedi dziesmu. Tavs vārds ir gaisma, ka ēnas nevar paslēpties. Tavs vārds ir neuzvarams, tavs vārds ir dzīvs, mūžīgi, augsti celts. Jēzu, Jēzu, tu liec tumsībai drebēt. Jēzu, 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 tu apklusini bailes. Kad jūties vāja, izrunā vārdu Jēzus, dziedi šo dziesmu.